Tā, 23. marts. Un tā tad tagad man nav pirmais tomātu vilnis, ko es izstādīju. Tā, šitie te. Īstenībā tas jau ir otrais, jo pirmais bija pipari, šitie, kurus stādīju. Labi, tos tomātus stādīju 6. martā, bet piparas 9. februārī es iesēju. Un es iesēju eksperimentāli ar piparu stādīju. Sadīgu 18. 3 gabali. Divos lampas tā, jā, sadīgu. 18. šitā vajag. Pārstādu rukolis apēda, tomāti iestādu. Tas bija divus tomātus atstāju no šitiem tomātiem, ko 9. februārī stādīju, sastāju 25. un 18. Tātad 25. ir Adam H. un 18. Brandy Wine. Nē, Adam H. nav 25. Kolosio H. izdīju. Jā, un tālāk 9. Šitie pipari papīrpis, viņi lēni aug. 6. martā es sastādīju šitādus te Tolstoji, Torkveidus, vispār Kurzemes sēklas, šitas ir kas? Arī Kurzemes sēklas, Sultana H. Nu jā, vēl tas viss. Oxford Orange. Tās divodas, jā. Oxford Orange arī. Jā, es kurš no Kurzemes sēklām, tur no mājaslapas pasūtīju daudz. Lēti hibrīdi, kaut hātas cipa. Marušīs Bigonomics kaut kāds laikam indēt. Bingo H, nu hātas nav F1 sanākas, tas var tas ir ķipā. Indēt. Ķirštamās šnuki, ķipa šķirni, piemērās plēvs automīzās. Nu jā, ķipa kā šķirni, bet nu laikam Urtiņš H, laikam nāk no hibrīda. Jo hibrīds ir F1, tā sāks dārgāks. Man ir Oranžovskī. Es te augšu griezi nost, tāpēc man tas latviskais. Jā, šis tas kaut 15 euros esot čuktām sēklām sapirku Adam H. Interesants tomāts. Nu, principā hibrīds H, nu, ķip tā kā slimīgi izturīgāk. Kolosijā H, jā, tā kā, nu, pagājuši, ka man stādīja, un šito pagājuši, kad stādīju no šitas man no pagājušā gada. Un kāds Foyers to laikam Lidlā pirka. Nu, arī. Foyers, tipa F1 hibrīds, bet te daži no šitiem F1 hibrīdiem, daži bija tādi, kur tomāti bija maziņi. Sadalījies hibrīds. Jā, tas ir ražot Lietuva, vai Lidl Lietuva. Gartenland.com 15 gramu. Jā, pagājuši gadu man šitie divi no pagājušā gadu, kas man tagad kaut kur šeit ir, nu, pat 2 tomātiem, tad cipariņi man salikt ir. Un tad dažiem man tad tas violetās lapas, kaut kur bija šīt, var ko redzēt. Nu, es praktiski nedaudz nokasēšu ar tām substrātu. Tagad nācās pārstādīt tajā kūdrā, kurš nopirku pirms nedēļas. Pirms tam es nopirku 50 litri kūdras. Biolan kaut kāds tur, jā, nu te lielies. Kur jau mājas, un reku man nevārā. Šitas te laikam bija dārza melnzeme, Biolan. Un šitas ir normāls, kurš paņem lielo Biolan kubiku. Šitas ir 60 litrs, paņem 280 litru. Un šitien, šitā ir. Šitas ir tas. Kādi te, kroči, te es jau izšķiroju. Šīt izsijāju. Bet tur lieli tie gabali, tādi pulkaini mati, vēl tikai tie mati. Tādi vēl vairāk. Nu jā, izšķiroju. Tā salāti, kroči, un... Kroči, nu, 50 litri bija labs. Bet tas lielais maiss, tur sanāk minerāli, nu, viņš baigi tāds rupšs, nu, tā kā koka miza, vai kas tur.
tādi mati, viss tāds liela frakcija. Te var redzēt, te ko es sakasīju, ko tik normāls. Nāk, ka liels gabals, koks. Trūdviela no kūdras. Nav samalts, vai kā viņš nav apstrādāts, laikam. Vai īsajā tā 50 litru maisos 60 litrīgos ir mazā frakcija, un tur vienkārši tāda liela gabala, liela zari bija. Jā. Pulkie lielos podos to tiem zariem, es tagad pārlējos, esmu pišķītiņš. Kurš minerālu mēs beigās salējo, baigi. Maz tajā kodrā kaut kāda mēslēm, tāpēc es te 2 reizes maisīju minerālu mēslus. Bet kaut kā auga. Bišķi pārlējos, es tagad 2 dienas taču neliešu. Kurš jau šitos izsēja, sadīga un neuzdīga man ananās. Šitas tagad, ko es sastādīju dārgākas sēklas, tas bija pirmie, tās sēklas ir lētas, un tāpēc es noriskēju, un šits ananās man, es viņu 9. februārī sēju uz testes sēju, tās sēks pēc tam neizdīga, kur zem sēks, un es domāju, moškas šitas ananās ekspār 29. gads, šitiem visiem ekspār 29. gads, jā. Laikam pirka pat taisno, bet, tā sanākšās sēks man kaut kā nedīkst, tie naviņas kaut kā man nedīkst, ananās man šeit neiet, te reku iet. Šitas bija tie Crimson Crash 1, 2, tā Mojitos arī dārga sēka. Šitas 48. man. Jā, ananās man nav izdīdis. Šitiem man ir dārgās sēkas, un šitiem tie lētie, cik tur 60 centi paka uz 1 eiro. Pirku kaut kad es pagājušajā gadu rudenī pirku sezonas beigas. Tagad notiek, ka veiklos 2 eiro maksā paka. Tā kā īstajā laikā nopirku. Un šitos arī es. Un šitiem man kaut kas sadīja, 2 jau sadīja no šitiem. Tā, šitam es izsēju pa 2 sēkliņām. Šitas zilons laikam izgāja. Bikolors, tas tā. Šitas ir marts. Es jau uztaisīju tabulu. Šitas man, februāris. Kaž mīnus, ka es esmu iesējis, un plus, kad ir izdīdis. Jā, plus, kad ir izdīdis. Oranžā zilonis, 38, 39, 40, 41, 43, 38. Tipa numerācijas, laikam, pēc tam es vēl no Lietuvas pirku. Tās nozīmēs, 47, 46, 38, 39, reka ir kaut kas sadīdis. Tas laikam būs 38, tad 38. Tad 38 un 39 ir. Un šits 40 nav, un šits ir 40. 43, kas bija? Kraus sirps 43 ir. Tad man 1, 2, 3. 3 un nav 42. Un Rebel Stuff un 40. Nav izdīdis. 40. Mēs 41. arāk. 42, 40, kur man 41. 41. laikam. Šitien ir. Jā, ir iznācis, ka viens. Šitien jāatzīmē būs, kad ir. Tā, šitie lanterna nav iznākusi. Jā, šitie tādi brandovskie. Tagad 6 paciņas, kaut kā 2 eiro. Pa 15 eiro vai atušana, laikam bija pa 20 paciņu. Un šitie man ir, es gribu šogad izmēģināt. Šitos pagājušajā gadā sēju Goldkrons, šogad arī iestādīju. Un šitie ir tie, tipa, leišu sēklas, un viņi piedāvā, tas, tipa, taču jābūt F1 hibrīdam, bet mēs tā kā H. Hibrīds, jā, hibrīds. Šis pret puvi izturīgs, pret fitoftoru. Jā, izturīgam pret fitoftoru. Angļu šķirne. Un plāns ir, jau tagad, labi, izaugs būs pazaras, pavairošu vēl mēģināšu pazarē. Iestādīt
Nu, šito sārā stādīšu, lai zem lietu sauk, saules gaismā. Mojito svāri vajadzēja būt izturīgam, arī bija dārgs hibrīds. Ļoti ražīgs, pret slimībām izturīgs. Nu, es gribu iemēģināt vairāk pret slimībām izturīgs hibrīds, jo man līdz šim tas Hersfeuers bija visizturīgākais. Viņš to fitoftoru atakā, principā viņš līdz oktobrim. Pat līdz septembrim siltumnīcā bija, un nu, pats pēdējais, un tur vēl Eduardo H. turējās labi. Es tieši meklēju tāds, kas izturīgākas. Nu, te melnos tomātus garšēs, te speciāli pasūtīja Blackballs. Un šis līdzīgs tas manām no peruāņu maisiņām. Un jāpamēģina kāds šitā garša Lanterna H. Kāds hibrīds. Man tas no savām sēklām. Reku šitas laikam 8. numurs. Jau 1, 2, 3 savu sēkspams, kad dīkst labi. Tā, Stopudov man vēl ir tāds. Jā, tas arī kaimiņi tomāts, iedod tomāts savāc sēks, arī kaut garšīgi tomāts. Un šogad pats izaudzēšu. Tā, šitā man dīkstu, tas te bija vēl, jā, augstskēts. Šits bija kaut kāds lētās sēks no veikala ir. Jā, šitie pirmās man sanāca kurzemes sēklas, tas sasējas, šitas ar kurzemes sēklas. Nu, viņa man tur visi gan īsti tur sadīga, izņemot ananāsu. Kāpēc ananās man, nu jā, kāpēc viņš kā sēkla liela, smuka, bet kaut kā nedīkst. Pa lielam jau pirms sēšanas sezonas arī jāpārbauda, kā viss dīkst. Jā, te man izstāsta viss, principā, pakar. Izņemot pēdējo Hersfeuers bija Lidls. Jā. Es tās pastījos, tiešām skatījos apšķirstā, kur tā kā visādas šitie lauku tomāti ir kaut kur. Šits, man liekas, kaut kāds mazais lauku tomāti determinantais. Agrīn šķirni, determinants zem augumu. Pūdiņā ielikt. Ārā nolikt kaut kur, lai aug. Un šits F1 tolstais. Hibrīds, īstais hibrīds. Jā, man liekas, visi tie hibrīdi man nav nemaz tik daudz F1. Tiek ķipa šķirni. Skats, ka šķirni laikam hāburis ķipa no hibrīda. Nu, tie hibrīdi, kas ļoti stabili, tāpēc RDH. Šits man patīk, Eduardo H. Tā samērā, nu, izsīgs pēc tām slimībām, baigi labi aug, un tagad man konservos arī labi garšīgs tomāts sanāk. Viņš tas stiprs krūms, un tā raža tiešām šitāda arī. Tā arī tie cīsiņi sataisās. Man vēl bija tas Marzano tipa tie cīsiņi, bet es nezinu, lai šogad mums, kas viņas nesēšu. Kroči, man vēl ir šķirns, kurus neesmu iesējis. Lauka kaut kāda mazie, nu vēl ekonomiki. Tā, šito es pagājuši gadu uztaisīju tabu. Vispār cipari līdz kaut kādām 10. Tas ir datubāzes uztaisīt. Tas bija filtrē, bet beigās, kad es sāku domāt, ko es stādīšu, pēc paciņām, tad bija savādāk pierakstīja klāt, kas nav tabulā vēl. Nu tā, man kādus 3 viļņos es tas sēšu, tas bija 19. marts un tagad 23. Kas sāk dīgt šodien. 4 dienas, nu tur arī bija 4-5 dienas šitie, kas man izdīga. Pagājušajā gadā sēja 8. martā vai 9. šogad, laikam 6. Te iesēja tika bišķi ātrāk. No februārī man bija eksperimentālis, jā, 6. martā. Es biju plānojis pagājušajā gadā, kad sēž 2 nedēļas vēl 15. bet, nu, nevar īsti zināt, kā būs to laiku. Silts pagājušajā gadā bija tas pavasaris augsts beigās. Šogad es tā kā sēšu, es mēģināšu kaut kādos virs zemes spaiņos, nu, bez dibana spaiņos sēt. Arī parastos tomātus, siltumnīcā paprikas 100 punktu sēšu uz paaugstinājumu. Jo viņas 2 mēneši vienkārši augstā zemē, man ir videks, kur smērīja zemes temperatūra, zemes temperatūra bija baigi augstā, un te man 22 grādi. Saula bija 24, 25, un bišķi nogāja zemē. Kroči, aizvakar bija sestdien, es iznesu ārā, un tos savus paprikus es aizvedu uz dārzu. Tā, 21. Marts, es ieliku radiatoru. Tā, te man ir pipari.
Nu, lielas arkas, kāds 21 grāds tagad iekšā. Tas ir labi slikti. Nu, naktī būs sauna. Iesēju 2 litrus spaiņos un siltumnīcā ieliku. Viņam bija sestdien un naktu uz svētdienu. Noklāju ar to balto pretsalnu plēvi un radiatoru apakš. Radījās 3 kg, bet es nogriezu tā, lai kaut kāds, kilovats tur vai 700 tādu. Kuraši skatījos, svētdienas rītā termometrā bija plus 2,5 grādi. Augstumā tās paprikas dabūja. Man šeit rezerva mājās vēl ir. Te laikam šis pipars. Te vēl kaut kāds nīguls un šitien vēl pāris. Kaut kas tur neieaugsta, man principā vēl rezervas. Te arī paprikas pipars. Spināti baigi, man te lēni dīga un vispār sasēja sēklas daudz, pa 3 sēklām mēs tikai katra 2., 3. izdīga. Kurš gribās pavasarī, tāpēc tos salāts, es jau 9. februārī salāts izaudzēju, bet tos sapēdu. Un šitos arī, es jau, man tur tagad siltumnīcā stāv podos spināti, jo viņi to augstumu tur, un salāti. Tur man ir tie 5 litri tās ūdens muciņas, kurš jau siltumnīcā bijis mīnus 1,2 pēc termometra, bet tie salāti kaut kā, viņi tur kaut kāds izdzīvo tādu mīnus un spināti, lai tomēr izdzīvo. Tagad viņi jau ir ārā, cik tagad ārā 8, tur zem leceknīši ir kaut kādi plus, tur plus 20, jo saule uzpēja, bet saule tūties mājas aizies, vairāk karši nav. Viši saules gaismu salātu būs dabūjuši, un šitos arī izpiķēšu, te tās kasetes, šitā ir līdzīgas kasetes, šitās ir maziņas. Šitas tāds trauks pa 2, bet šitā ir individuālē. Vienā sēklā baigi ērti pēc tam izstādīt, bet šitie jāpiķē būs, bet šitie pēc tam ir baigi ērti. Šitos sastādīju tajās individuālās, bet pa 2 sēklām beigās sanāca izpiķēt. Bija, kas ir mazāki, tie tā kā saknes laikam norāvās, bet tiem, kas ir lielāki, vienā laikā stādīti, un tiem laikam saknes netraumējās un aizauga. Šās mazās LED lampiņas stāv, mirgo, bet šitas projektors, nav ekšas, nav ekonomisks, man tagad dārzā stāv. Dārzā es ieliku piparus tagad zem lampas, ienes viss iekšā, uzsildīju mājas 20, cik tur 1 grādu, 3 dienas, lai stāv. Tā 22. marts, kroču, uzliku lampas, šits tāds, kurš 20 grādi ir, sāvās tā auga. Tāda, kurš bet dienu bija saulē siltumnīca, pa nakti bija siltumnīcā radiātoru, bet ienes iekšā. Tomāts tāds. Lapa viņam tā uz leju iet. Kas viņam ir tā lapā, tā uz leju. Bet labi. Zemi jau normāli. Saulē bija. Ambuš no saules apdedzis. Šitas ir 25. kolosus. Tā. Ienes visu iekšā. Tagad šitā augs. Vispār 2 nedēļas, laikam, stāvēs man šitie paprika pipari mājā, kas atbraukšu mums sestdienas svētdien, tad es ielikušu dārzā uz nakti radiātoru. Zem kontrolas, kas nākušā dienā atbrauc no rīta, var noņemt pretsalnu plēju nos, tā kā mājā ārā, tā, vajag tas paprikas norūdīt, tā kā, lai saules gaismu var dabu, un tas eksperimentāli 2 tomāti, arī tās nesīšu iekšā ārā, tur man tās LED lampas vislētākās, parastās dienas gaismas lampas, var nogriezt kupoliņu un smērēt to luksmeti, tur bija kaut kur, zem prožetāri bija 20 000, šeit arī kaut kur 20 000 gaisma, no 10 līdz 20 000 luks, bet salīdzinājumā saulē ir 65 000 tiešā saulē, 65 000, un tas ir 3 reizes mazāk nekā saules gaisma intensitāte. Šitien, laikam, ir mazāk, te kaut kāds 10 000. Vai pēc tam tuvāk, jo tuvāk jau spilgtums lielāks, viņi paši aug jau uz augšu, tuvāk pie gaismas. Zem šitādas lampas ķipa aug labi, te 20 W prožetors, bet viņš nav tik ekonomisks, kā parastās LED 2 reizes ekonomiskāks. Šitie tomēr lētie prožetori, īsumā viņi sanāk beigās baigi dārgi. Tur mājā man ir tās lētās spuldes, pagājušajā gadā es viņas vienkārši sapirku
pa €1,20 laikam, cik pusotras šitas te, kur skrūvēs iekšā tā līgzde jānopērk, un tad jāpieķimerē normāli. Un šitie laikam jāliek zem gaismas, te viņi savu dabūja. Kroši tā, šito es izaudzēšu, un tad pēc 2 nedēļām es vēl stādīšu vēl vienu partiju pēdējos šķirnes. Man sanāk tā rotācija, no šitiem spainīšiem man bija aizņemti visi, un tas parasti ir spainīši, ja tās savs atvers ir, un nu viņam baigi labi ņemās ārā, tāpēc es viņas principā Hards Foyer, viņš vienkārši auga auglis pat septembrī, nu, caur visām puvēm, šis bija Lidl, un tāpēc es gribu šitos šķirnes, visādi hibrīdi, rakstīs, ka vajadzētu būt izturīgiem. Pietiek, ja man Goldtron, tas ļoti sauc, tad šis sauc tomāts, Gold. Tik analogu tāds, viņš tikai ķekara lielāk, jā, viņš tā smuku uzzīmēs, nezinu, viņš baigi labāk. Līdzīgi ir tikai man ķekara izstieptāk, bet viņš baigi liels krūms, bet, tomāts salda. Principā, sējot pa viļņiem, tas ir jau 4. vilns, pirmā bija paprikas, pipari, pēc tam tomāti, un pirms tam vēl salāts, tomāti pirmie, tomāti otrie, tas būs jau 3. un tad vēl 4. būs pēdējie tomāti. Kodā aprīlī 1. nedēļā, jā. Un kas rezerve man būs, jā, aprīļa 1. nedēļa, kodā 10. es iesēju, tad aprīlis, tad maijs, ja aprīļa vidū es izstādīšu siltumnīcā, un aprīļa vidū līdz maijām kaut kas man tur nosals vai neaugs, vai būs, nezinu. Principā pēdējos, es domāju, tos, kas man uz ielas augs, ārā dzīvos. Lai gan viņas arī jāiestartē. Pagājušajā gadā es maijs, kaut kad maija beigās pazaras tur salauz, jūnijas sākumā izbrauc zemē, tie tomāti, tie saknes uztaisīja, iedzīvojot, bet uznāca puve, un vienu tomāts nedabūju, jo visi nopūla. Tad es ceru, ka man šitos te Crimson Crash, tā šķirne, ka man viņu ir, šitie vispār bija 4-5 eiro, hitos hibrīdi. Šitās man klades fitoftoru, tā kartupeļu laksta puve, kad viņam vajadzētu izdzīvot, nepūt. Es nezinu, vajadzētu būt F1 rakstītām. Tā angļu šķirne, moši tie leši, rakstīt, kad ir H, jā, rakstīts H, hibrīds. Bet F1 nav. Redzēs. Pat baumu, izturīgs hibrīdi, pat baumu, jā. 4,5 eiro. Tāds, tiem dārgiem, šito arī komplektā, pirkšu šitais un šitais. Kurš beigās, jā, ko mēs pasūtījums ir 14 eiro, 20 eiro, un tā es savācu. Jā, un kurziem sākām pat taisno pasūtīt, tie zutiņi, šitie visādi kolekcionāri minus, tādi, redzēs, kāda būs šitā, cik saldi viņi būs, man vajag tāds garšīgs tomātus. Čipa dīkst, jā, šitā arī dīkst. Ja nedīkst man vēl vienu reizi, ka es varu iesēt, es vēl vienu rindu sēšu, ja kāds šajā nedīkst, es iesēšu čipa vēlreiz. Tā kā substrāts ir rupšs, galīgi rupšs, tādā normāla cilvēka, protams, ka nestādi. Tā man te sanāca, šitos, laikam, es pārlējis. Lēpē tā kūdas, es domāju, skābeklis viņam ir. Jā, mitrums ir, bet tā kūda ir tur elpo. Kurš 2 dienas tagad nelaistīšu točinu. Un tās šķirnes. Kas ir te veiklā? Kaut kāds Ingrid šitais, Nocturne šitie, man būs Ingrid daudz šitie. To es neesmu iestādījis un sarkanais. Un šito te es iestādījis pa Pino Bumbieru. Es pat nezinu, kur es viņu varētu vispār izaudzēt. Reklīši man stāv, jājaut, nekas nedīkst. Nezinu, temperatūra pamāc, tas tropiskais augsts. Kroči nedīkst. Es kaut 2-3 sēklas ieliku, nav, nezinu. Tas ir kaut kāds amerikāņu kanādiešu kolekcionāri. Salīdzinās, vai tie vietējie klasiskie kaut kādi kursiem, hibrīdiņa, H-burti, visādi, kas te viņiem ir, kurš man labāk augs. Un melnos, jā, bet īsti redzēs, kā šitiem melniem maz kaut kāds black plums, kaut kāds šitās vienreiz es kaut ko sējis.
Nu jā, Latvijā neviens blogers, neviens nerāda, kā viņi Latvijas šķirnes hibrīds, kur mandija F1 iesēja. Uļos mazās paciņās Agro D sijā. Izskaties Agro D. Kaut kāds pagasts, kaut kāda lauka. Un tev, jā, tā viena sēkliņa, 1 eiro, kam 4-5 sekundes, kuru mandija man ir izdīga. Man liekas, ka man izdīga. Tas kods 40, tas 40, neizdīga, 49, koroči. Ne, man liekas, man izdīga, šā bija dārga. Reka, šitas te 31, un šitas izdīga, kur mandija F1. 2 sēklas iesēja, protams, ka stādījuši visus abus tomātus, izpiķēšanu. Un te mazie tomāti, determinantie hibrīdi, tev būs jāsēja. Nu, es vasarā sāku prašņāt, kas kādas sēklas lieto, kas kur kā, nu. Jā, viņi tādi kolekcionāri, nu jā, ko tu internetā beigās skatījos, kas tu mums ir, kad man leišu šitās, te bija daudz leišu sēklas. Šis laikam bija no Lietuvas, šitie visi. Leišu firma, šis laikam tās Lietuva, 477. Nu jā, šitas pirku, Lithuania, Nojos, Profi, viņš tā vajadzētu būt. Aviņu krāsas tomātis, tur bija, var baigi garšīgi, jā. Kurš zemes sēkla, jā, kurš bērni. Tā, 24. marts. Tā, reku man nāk, šitien man deku iznāca gold korons. Tad kaut kas nāk aiz stūra. Kas te būs? Pastījos šitien nāk, šitien es iesēju pa jaunu to ananāsu, vēl 3 sēkliņas ieliku šodien, un šeit to Rebel Starfighter ieliku sēkliņu, bet šitien kaut kas tipa nāk. Šeit kaut kas lēnām iet uz augšu, tur ar kaut kas nāk, tālākam arī. Šeit es nezinu, kas te bija, nāca, nenāca, bet nu, pa vienam, šitien maškā nav. Bet tās pa 2 sēklas, tātad kaut kur būs pa vienai, ka 1-1. Tā točna viena ir, un te arī ir viena, bet šitas iesēja sēkliņa vēl viena. Šeit es īsti nezinu, moška te ir kaut kas līdīs ārā. Koč jā, un tā. Nu jā. Te man 33. viens nāk, te blokus, tipas neredz, dažreiz kaut ko ietinās. Tā sēkla nevar iznīst ārā. Un šitas man iznākta 37. Interesanti. Papriku pārstādīju elevatorā. To mazo, kas bija šeit. Viena mazā paliek. Es nezinu, uzlikt augšā. Tā. Nu jā, mums jau salāti kaut ko poršināju šeit, te sēklas nebija, kaut kas bija dīdzis, bet nebija iznācis, reku. Tā kā dīgas sapulva, nu baigi biezēs tas substrāts, vajadzēja plānāku, tādu mīkstāku, tās sēkliņas mazas nevar izlausties cauri. No tomātums liela sēkla, stipratiņš tā kā izlaurās cauri. Tad tur, kur vājāks, kaut kāds tās sēklas, nu tad tur redz, var neiziet. Tā, 24. Praši vakars, uztaisies kalcija ūdeni. Nu, man tāds aizdoms, ka man te tātad es liku šitos kompleksos mēslojums dārzam ar mikroelementiem. Nu, lielās taras es ielēju burciņā, granulas, jā. Formula šeit MPK ir 10,5-10 un magnīs 5,27. Tur sanāk šķīdums, sanāk cik tur pH 6,5, kurš sabalansēts viņš ir. Bet tā kā šitajā kūdrā, tās lielie zari, jā. Nu, tā vissūdīgākā kūdra, no 270 litra maisa, uz loģis man stāv 60 litru maisa, tas beidzās, tāpēc es no dārza, no lielo maisa iepēru tajā maisā, un
kāds redzēja, ka es tur rušinos, un tur 60 litru maisā ir uz tāda rupjā kūdra, tad tā nav no 60 litru maisa, tā no 270 litru maisa. Un šī tādi gabali lieli, jā, un tāpēc man tā sāks tik sūdīgi dīkst. Kroč, jā, viena teikrota kalcija paņēma, un citrons skābi, litrs ūdens, un, kad pH testeri maisīja, nu, es sākumā vienu teikrota citrons skābi, pēc tam pa bišķiņai, pēc tam liku klāt, skatījos, kā pH, kurš pH stāvēja kaut kur 6,2. Faktiski uzreiz es šaudu 2 teikros citronu skābes. Maisi, kamēr pH nokritās līdz 5,7. Te vēl tā, ko sausais atlikums palika. Nu, kruštas skaidrs noteikti, kad vajadzētu vēl mest. Bet, nu labi, reku man paliek tie baltie, grib baltie tādi pārpalikumi. Uzbēri, ko tu var redzēt. Un balti graudiņi, tur daudz graudiņu. Kur beigās ir? Jo man liekas, ka kalcijas tā kā šitā nav zeme, te kalcija reāli nemaz nav kūdrā. Nu, moš, tā kā it kā ne kūdra, it kā no kokiem. Bet, nu labi, brīvi pieejams tās kalcijas. Pie krasabēra, baltais. Tas ir viss kalcija. Nu, pa bišķiņai uzlēju, visur uzlēju. Tā likās, ka man taču kalcijas taču nav, jo visos, principā kalcijas, tāpēc viņš ļoti lēts ir. 25 kg kalcija, cik dzēstie kaļķi? 10 eiro, 25 kg. Nu, karš, nevar sodināt ceņu, ka ar minerālmēsliem citas cipars. Tāpēc minerālmēsls ir kalcija, bet, nu, tas sanāk. Es saku, vispār kalcijas pašam jāpieliek, jā. Es no darba bišķi paņēmu, čučut. Tur stāvēja lielā, cik tur 4 litri. Tarā. Man bišķīt vajag tikai darzē, man vispār pusmais kalcija. Nu, zemē ūdens ir ar kalciju tārzā, tāpēc vispār viņi, principā, var nelikt. Jā. Var arī vienkārši dolomītas šķēmas, kaut kāds iemest zemē, akmeniņas vismilds. Bet šeit kūdra, un šeit es domāju, ka man deficīts kalcija. Tās lapas, tas zilas bija, nu, tāds vājas lapas. Pirms tam bija man tā labāka zeme, 60 litru maisā iepriekšējais šities tādi papriks, man no tādas zemes ir. Viņam viss ir čotka, labāk. Jaunie kaut kā sūdīgāk, kā liek tās zilās lapas. Ekri, kā tāds zils. Nevar redzēt, jā, ekri. Švaki tādi, un tad kalcija pamēs, lai redzēs. Kurš arī būs labāk, tad vēl uzmetīšu. Tā kudrā sanāk, kad es testeri spraudu iekšā, un tur nekā nebija iekšā kudrā. Nav nekāda mikroelementa. Tāpēc faktiski katru reizi, kad es to leju, es vai šitos piemaisu graudiņus pašķīdinu. Jā, viņš vienkārši saberžu bišķīt pašķīdinu. Un šito tagad pielieku klāt. Lai nepadirst to ražu. Tēr es jau ielēju minerālmēsliem. Tāpat ir kūdra, kur nekā nav iekšā. Rādēja kā nāk ārā. Iekšītis tie nāk ārā. Šitie ir iznākuši.